Sveika, Laima! Sveiks, Lāčplēsi! Sveiciens arī mūsu klausītājiem valsts svētkos. Mēs beidzot ķeramies klāt jautājumam, kas Latvijā šobrīd ir iededzis vairāk diskusiju nekā nodokļu reforma. Vai Lāčplēsis tiešām nogalināja lāci? Jā, šis mīts tiešām joprojām dzīvo savu dzīvi. Un tāpēc esam priecīgi, ka šodien studijā ir pats varonis. Tātad sāksim tieši. Mums simtiem klausītāju atsūtīja vienu un to pašu jautājumu, vai tu tiešām nogalināji lāci? Īsā atbilde. Nē, pilnīgi noteikti nē. Es neesmu nogalinājis nevienu lāci. Ne toreiz, ne tagad. Bet eposā tomēr ir sacīts. Man patiesībā bija draugs lācis. Dzīvs, reāls. Kluss. Milzīgs. Neticami gudrs. Viņš mani izglāba vairāk reižu nekā es viņu. Tātad lācis nebija ienaidnieks? Nekad. Viņš man bija kā brālis. Mēs dzīvojām mežā plecu pie pleca. Un tad, kad tautā sāka klīst baumas, ka esmu lāci pārplēsis, tas bija briesmīgs pārpratums. Kā radās šis pārpratums? Cilvēki redzēja mani cīnāmies ar savu iekšējo lāci. Ar dusmām, bailēm, nepieradināmo spēku. Un viņi saprata to burtiski. Tā mīts piedzima kā kļūda, kas izklausījās pārāk iespaidīgi, lai to labotu. Tātad mīts salīmēja divus dažādus lāčus. Īsto draugu un tavu ēnas lāci. Tieši tā. Viens bija mierīgs un gudrs. Otrs mežonīgs un haotisks, bet tas dzīvoja manī. Neviens no viņiem nebija jānogalina. Tas pilnībā maina perspektīvu. Pareizi. Vairs nav nekādu nogalini zvēru sevī, bet satiec savu zvēru, iepazīsti savu iekšējo zvēru, kļūstiet ar viņu draugi. Tas pārvērš eposu no brutālas iniciācijas par ko daudz dziļāku, par psiholoģisku ceļojumu. Tieši tā. Par tikšanos ar savu iekšējo lāci. Un ko tu ieteiktu mūsu klausītājiem, kas joprojām baidās no sava iekšējā lāča? Nesākat ar cīņu. Sākat ar sarunu. Katram ir savs lācis, īsts vai iekšējs. Un ja spēsi būt viņam draugs, nevis pretinieks, tu būsi stiprāks par jebkuru mītu. Paldies, Lāčplēsi, par šo sarunu. Paldies, Laima, ka uzaicināji uz sarunu. Paldies vēlreiz. Un klausītāji, mūsu nākamajā epizodē – melnais bruņinieks, ļaundaris vai vienkārši ļoti nesaprasts cilvēks. Pateikšu priekšā, viss atkal būs sarežģītāk nekā jūs domājāt. Priecīgus svētkus!